Sveicināti, dārgie skatītāji, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dienas ziņās. Visā Latvijā sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Pilsētā iedegās egles un izvietota svētku rotājumi, kā arī darbojās tirgi un atvērtas dažādas aktivitātes, darbnīcas un koncerti gan bērniem, gan pieaugušiem. Jāņem vērā, ka iestājoties gada tumšajam laikam, svētku rotājumi un gaismas objekti izskatās labāk. Tomēr redzamība uz ceļiem pasliktinās, tāpēc aicinām autovadītājus un it īpaši ģimenes ar bērniem ievērot drošību uz ceļiem un pārliecināties, ka esat pamanāmi. Ziemas atnākšana Latvijā ne visiem ir bijusi prieka vēsts. Autovadītājiem, kuru automašīnas stāvot autostāvvietā apsnigusi, tiek piemērots naudas sods līdz pat 350 eiro, un summa draud pieaugt līdz 500 eiro, jo tā apdraud pārējos satiksmes dalībniekus. Bet cilvēki ir sašutuši, kā stāvoša un apsnigusi automašīna var traucēt satiksmes dalībniekiem. Cilvēki ir neizpratnē, kā notīrīt savu automašīnu tiem, kuri atrodas ārzemēs, vai tiem, kuri veselības apstākļu dēļ konkrētajā periodā nevar doties ārpus mājām. No nākamā gada būs jauni noteikumi transporta līdzekļu riepu lietošanā, kas ietekmēs daudzus autovadītājus. Vairāk par to sižetā. Vissezonas riepu izmantošanai ziemas periodā pienācis gals. Tā ministru kabineta sēdē lēma valdība. Pēc satiksmes ministrijas rosinājuma pieņemtas izmaiņas, ka no nākamā gada 1. oktobra ceļu satiksmes noteikumos noteiktajā ziemas periodā ar vissezonas riepām aprīkoti automobīļi satiksmē vairs piedalīties nedrīkstēs. Ar apzīmējumu M+S marķētajās riepās protektorā nav iestrādātas speciālās ledus lameles, lai riepas varētu novaldīt uz apladojuša vai slidena ceļa. Atgriežamies pie ceļu satiksmes drošības, kur, protams, mēs esam Eiropas Savienības lejas galā, kas noteikti nav pieļaujama, un tāpēc arī es esmu uzlicis augstākā līmeņa prioritāti šim jautājumam. Nav nekad viena konkrēta faktora, kas noved pie jebkāda veida negadījumiem uz Latvijas ceļiem. Līdz ar to ir jāstrādā visos svarīgajos virzienos. Turpmāk no 1. decembra līdz 1. martam automobīļu riteņiem jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, kas īpaši konstruētas izmantošanai sniega vai ledus apstākļos, un kas marķētas ar apzīmējumu kalns un sniegpārsliņa. Jaunie noteikumi ieviesti saistībā ar ceļu satiksmes drošības plāna 2021. līdz 2027. gadam noteiktajiem mērķiem par ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagi ievainoto skaita samazinājumu. Harmonizēti 90 km/h visiem transporta līdzekļiem. Ir paredzēts prasības dalībai ceļu satiksmē uz ātrgaitas ceļiem, kāds iepriekš nebija noteiktas. Es pati nenodarbojos ar savu mašīnu riepu maiņu, to visu dara vīrs, tādēļ šajā jautājumā mans viedoklis nav nekāds. Man dzīvē tas neko neietekmē. Privātai mašīnai ir ar šipiem riepas, man nav problēma ziemā braukt. Es esmu dzirdējis par tiem jaunajiem noteikumiem, bet mani personīgi tas neskar. Zinu, ka firmā mēs izmantojam vissezonas riepas un ka tur varētu būt problēmas ar to, ka nāksies viņus mainīt un vairāk nevarēs izmantot. Es zinu, ka riepas var nodot nodošanas punktos, ka viņiem arī akcijas iespēja pa velti nodot. Šis viennozīmīgi ir lielas izmaiņas visiem autovadītājiem, kas jaunas riepas iegādājušies nesen. Tomēr tās joprojām var izmantot rudens, pavasara periodā, kad to funkcijas var būt noderīgas, vai nodot videi kaitīgo preču pieņemšanas punktos. Vairākus gadus Jūrmalā nerimās pārunas par iebraukšanas maksas maiņu. 2014. gada iebraukšanas maksa bija 2 eiro, un to piemēroja no 1. aprīļa līdz 30. septembrim. No 2021. gada Jūrmalā gribēja atcelt cenas, bet to apturēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Pašvaldība griezās Satversmes tiesā, un ir zināms tiesas lēmums. No 2024. gada februāra iebraukšana Jūrmalā būs 3 eiro, un to piemēros visu gadu. Nevarot savlaicīgi pierakstīties uz vizītēm ārstniecības iestādēs, iedzīvotāji par garajām pieraksta rindām bieži vaino valsti, medicīnas iestādes un ārstniecībā strādājošos. Vai problēma ir tāda, kādu to apraksta pacienti? Par to nākamajā sižetā. Garas pieraksta rindas pie speciālistiem vai izmeklējumiem, vai vienmēr tikai medicīnas sistēmas problēma?
Medicīnas iestāžu pārstāvi min, ka rindas nevajadzīgi pagarina pacientu neatnākšanu uz iepriekš veiktajiem pierakstiem un šo vizīšu neatteikšana. Ziniet, tā joprojām ir liela problēma. Apkopotie dati liecina, ka 22. gadā bērnu universitātes slimnīcā uz izmeklējumiem vai konsultācijām pie ārsta netika atvesti 13,000 bērnu. Veselības centra apvienība šādu uzskaitu neveic, tomēr šāda neatnākšanas tendence šeit arī pastāv. Lai mazinātu aizmiršanas riskus, regulāri tiek veikta cilvēku apzināšana. Tādā gadījumā meitenes tāpēc arī atzvana obligāti tos pacientus pāris dienas iepriekš, parasti vai būs vai nebūs. Ja pacients kaut kādiem iemesliem dēļ neceļ klausuli, tad pacientam tiek sūtīta īziņa ar atgādinājumu par vizīti un lūgumu atzvanīt, ja gadījumā viņš tomēr netika. Diemžēl nevienmēr arī visi apzinātie cilvēki ierodas uz vizīti. Zināmā mērā tas ir slikti, jo kamēr pierakstu vietas ir aizņemtas, citu nav iespējams pierakstīties. Līdz ar to nevajadzīgi pagarinās rindas vidēji apmēram 50 pierakstu vietas dienā. Kopumā šāda attieksme kaitē ne tikai citiem rindā gaidošiem cilvēkiem, bet arī pašiem mediķiem, kas par nenotikušajām vizītēm algu nesaņem. Jā, šādi pacienti nāk uz šajien, jo ir garas rindas poliklinikā pie speciālistiem, kuras arī mākslīgi tiek radītas dēļ pacientiem, kur neierodās uz konsultāciju. Tas ir atkarīgs, protams, no tā, par kuru jomu mēs runājam. Ja ir runa par ķirurģiem, gaidīšanas rindas nav lielas. Uz visiem dupleksiem tā ir laimes spēle. Arī endokrinologs. Ausu ārsts, Lorija, acu ārsti. Tāpat tās 3 mēnešu laikā var atrast, bet ja mēs reiķinām, ka cilvēks iet pie Lora, tad, kad viņam ir problēma, tad pēc 2 mēnešiem vai viņam vairs būs aktuāli? Tas jebkurā gadījumā apgrūtina, it sevišķi sezonās, kad to pacientu ir vairāk, tad attiecīgi pie akūtie pacienti tiešām, kur ir akūti, viņi dabūn ilgāk gaidīt, jo pa vidu ir šie ambulatorie pacienti, kuriem šeit vispār nevajadzētu atrasties teorētiski, viņiem vajadzētu vērsties ambulatoriju poliklinikā pēc palīdzības. Mēs aicinām būt atbildīgiem un cienīt mūsu laiku un citu līdzcilvēku vajadzības. Sižetu sagatavoja Elena Vaska. Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldība saviem iedzīvotājiem nodrošina bezmaksas vilcienus. Vairāk par to sižetā. Eiropas Savienības mērķis līdz 2050. gadam sasniegt klimatneitralitāti ir liels izaicinājums visām dalību valstīm. Autotransports sastāv 30%, tad gan arī 1/3 daļu no kopējām CO2 emisijām, kas veido siltumnīcas efektu, izraisot planētas sasilšanu. Tā joprojām ir nozare, kur rada vislielāko izaicinājumu gan patērētāju ieradumu, gan nepietiekamā sabiedriskā transporta nodrošinājuma dēļ. Atbalsts klimata mērķu sasniegšanā ir jāveic arī Latvijas pašvaldībām. Jūrmala ir pirmā pilsēta Latvijā, kas mērķtiecīgi virzās uz videi draudzīgāku satiksmes ieviešanu. Jūrmalas domes lēmums pārsteidz daudzus Latvijas iedzīvotājus, kad 2022. gada martā tika lemts slēgt sadarbības līgumu ar akciju sabiedrību Pasažieru vilciens, lai dotu iespēju pašvaldības iedzīvotājiem saņemt vilcienu satiksmi maršrutā Rīga-Ķemeri un Ķemeri-Rīga bez maksas. Viena brauciena maksa, iekļaujot PVN, plānojas aptuveni €40 vērtībā, un to plānots sekt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta, tāpat arī nepieciešamās izmaksas, lai risinātu sistēmas tehnisko pielāgošanu. Ar šo projektu iecerēts mazināt tik gadu pieaugušo autotransporta satiksmes intensitāti gan Jūrmalā, gan Rīgā, tādā veidā atslogojot arī Jūrmalas šoseju. Iezāmies Jūrmalas valstspilsētas administrācijas attīstības pārvaldē, lai noskaidrotu pašvaldības pieredzi un uzzinātu, kad tad jūrmalnieki varēs tikt pie bezmaksas vilcieniem. Uz sarunu aicinājām tās vadītāju Gunde Gosi. Pašvaldība zināja, kādi ir Eiropas Savienības nosacījumi attiecībā uz klimata neutralitāti Eiropas Savienības dalību valstīm, un jau 2018. gadā ieviesa bezmaksas autobusu. Līdz ar to samazinājās privātā auto izmantošana pilsētas teritorijā. Arī valsts līmenī dzelzceļš noteikts kā transporta sistēmas svarīgākais balsts, un ar bezmaksas vilcienu ieviešanu Jūrmala veicinās valsts stratēģijas īstenošanu. Tāda bija tā projekta sākotnējā ideja - piedāvāt iedzīvotājiem draudzīgākus un daudzveidīgākus sabiedriskā transporta veidus. Otrs, protams, iemesls ir šie klimata neutralitātes pasākumi, ka mēs ļoti labi redzam no rītiem, kas notiek uz šosejas, kad ir pilns ar mašīnām un automašīnās sēž viens cilvēks. Tātad, ja vismaz 10–15% no tā visa pārsēdīsies sabiedriskajā transportā, arī sastrēgumi kļūs mazāki. Līdz ar to arī samazināsies tas laiks, kad automašīnas stāv sastrēgumos
darbinot savus motorus, un secīgi būtu jāuzlabojas arī gaisa kvalitātei. Tomēr daudzus, īpaši tos, kas nedzīvo Jūrmalā, uztrauc jautājums, kā tad pasažieru vilciens varēs kontrolēt cilvēku plūsmu, un vai šis nav kāds domas atbalstīts naudas rotācijas veids. Skeptiķus varam informēt, ka biļešu reģistrācija vilcienos darbosies pēc tā paša principa, kāds notiek Jūrmalas autobusos. Reģistrēties braucienam varēs ar Jūrmalas iedzīvotāju karti un saņemt biļeti un reģistrēt to pie konduktora vai elektroniskajā daktu nesējā. Katrs brauciens tiks uzskaitīts. Savukārt tiem, kas interesējās, kad tad jūrmalnieki varēs sēsties bezmaksas vilcienā, Gunda Gos sola, ka tas notiks jau šī gada decembrī. Inete Jansone Nagle, Kivī televīzija. 20. novembra vakarā Vācijas pilsētā Dresdenē notika savdabīgs mītiņš ar nosaukumu Ami Go Home, ko organizē Jirgens Elsers un glābēja labējā partija Brīvā Saksija. Protestā ietverti pat vairāki vēstījumi, pašreizējās imigrācijas politikas kritika, aicinājumi izstāties no NATO un citi. Tikmēr protestētāju vidū redzams arī PSRS karogs, acīm redzot norādot, kādā savienībā vajadzētu iestāties. Visa pasākuma gaitā protestētāju skaits nepārsniedz 100 cilvēkus. Šī organizācija ir vairāk kārt mēģinājusi piesaistīt savu uzmanību jau agrāk. Piemēram, iepriekšējā gada nogalē Leipcigā šāds mītiņš spēja pulcēt ap 1000 cilvēku. Nākošajā sižetā aplūkosim reemigrācijas plānu un ko par to zina emigrējušie. Reemigrācijas plāns, jeb aizbraukušo latviešu atgriešana mājās. Latvijas politikā un sabiedrībā aktuāla tēma jau pēdējos 10 gadus. Plāna izstrādē un realizācijai tērēti budžeta līdzekļi un iesaistītas daudzas valsts iestādes un institūcijas. Piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūrā ir pieejama plašāka informācija un konsultācijas tiem, kuri vēlas atgriezties un turpināt strādāt ārzemēs apgūtā profesijā. Uzņēmumu reģistrs un finanšu institūcija Altums sniegs konsultācijas par sava biznesa uzsākšanu un iespējām iegūt tam finansējumu, kā arī pavisam praktiskas lietas, kā piemēram skolēnu iekļaušanās latviešu skolās. Tomēr, lai plāns darbotos, svarīgi, lai arī ārpus Latvijas dzīvojošie valsts piederīgie par to zinātu un piedāvātās iespējas dotu reālu labumu. Jautājām nejauši izvēlētiem emigrējušiem latviešiem, vai viņi ir par šādu plānu dzirdējuši. Nē, nav dzirdēts. Kas par plānu? Dzirdēts ir sen atpakaļ, burtiski netīšām bijām skatījušies Latvijas raidījumu, bijām netīšām dzirdējuši par kaut ko tādu, kad ir vispār emigrācijas plāns. Tā kā bieži neskatāmies Latvijas televīziju, esot Anglijā, tad vienkārši tīri sakritība. Vai šis plāns dod reālas iespējas un priekšrocības, vai arī joprojām ir laba ideja uz papīra un realitāte izpaužas kā iespēja aizbraukušajiem iestāties bezdarbniekos, vai pieteikties vakancēm, uz kurām līdz šim arī Latvijā palikušie negribēja parakstīties? Īstenībā nē, nav plānots. Mums bijām painteresējušies paskatīties, kas tas tāds ir, tāpēc, kad bija interesanti, un tad, kad paskatījāmies, godīgi pateikt, visu, ko ieraudzījām, baigi nemaz neuzrunājām, tāpēc nebija baigās intereses pat baigi izzināt to plānu tālāk, tāpēc, kad viss, kas tika piedāvāts, bija galīgi neinteresants un ļoti, ļoti tāds, godīgi pateikt, nepārliecinošs. Par to, vai plānojam pārākties uz Latviju, mūsu gadījumā, tā kā mēs esam kopumā ģimene kā tāda šeit Anglijā, jā, viennozīmīgi, bet jebkurā gadījumā nesaistībā ar reemigrācijas plānu vai kaut ko, ko valsts piedāvā, un tas ir tīri balstīts uz vēlmi pēc ģimenes locekļiem, kas mums ir palikuši Latvijā. Kā liecina pētījumi, gandrīz puse no jau tāpat nedaudzajiem reemigrējušiem latviešiem plāno atkal doties prom. Iemesli nav tikai atalgojums, bet arī darba devēja attieksme, valsts un sabiedrības atbalsta trūkums. Esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Andi, kurš šobrīd atrodas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes gaitenī. Vārds kolēģim. Paldies, Una! Atrodos Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, lai noskaidrotu studējošo viedoklī par to, cik nepieciešama ir ēdnīca fakultātes telpās. Un tāpēc pirmais jautājums ar mums kopā Revita. Kā tev šķiet, vai ir obligāti nepieciešams, lai fakultātē būtu darbojošās ēdnīca?
Manuprāt, pilnīgi noteikti, jo studiju dienas un mācību process ir diezgan garas, un ēst noteikti gribās. Un šādas ēdītes atrašanās fakultātē gluži vienkārši būtu vienkāršāka studentiem, nebūtu mēs izsalkuši, un būtu daudz mazāk jāpiedomā pie to, ko paņemt līdzi, vai kurā brīdī mums būs vispār laiks aiziet un paēst kaut kur citur. Kā šobrīd studenti rīkojās? Vai ņem līdzi pusdienas, vai meklē kaut kur tūmā, kādas ēstuves? Kā jūs rīkojaties? Es personīgi pārsvarā ņemu līdzi. Kad lekcijas sākās ļoti āgri, tad man vienkārši nav laika sagatavot līdzņemšanai ēdienu. Ir gan laba iespēja, ka šeit var uzsildīt. Ir arī ēdināšanas aparāti, kuri izsniedz kaut kādus ēdienus, bet, godīgi sakot, es pārāk ļoti viņiem neusticos. Es neesmu pati personīgi mēģinājusi. Es cenšos, ja ir vairāk laika, tad aiziet, teiksim, uz blakus ēku paēst, vai tad aiziet līdz veikalam. Un vai jūs atbalstītu ideju, ka ēdnīcai vajadzētu atsākt darboties? Pilnīgi noteikti, un ja tas notiks, es ceru, ka viņi strādās arī sestdienās, lai neklātienes studenti arī var paēst, ne tikai tie, kas nāk darba dienās. Paldies par sarunu. Atgriežamies studijā. Vārds Unai. Paldies. Paldies kolēģiem. Ir pienākusi augstākā gada daļa, un ar to arī apkura sezona ir klāta. Raitākie iedzīvotāji jau ir piepildījuši savus malkas šķūnīšus, bet tiem, kam tas vēl nav izdevies, šis ir pēdējais brīdis, lai nodrošinātu savus mājokļus ar pietiekošu kurināmā daudzumu ziemas sezonai. Malkas un citu kurināmā veidu izstrādātājiem šis ir īpaši svarīgs laiks, jo ir jāpaspēj nodrošināt klientiem lietderīgs kurināmais bez liekas kavēšanās. Nākošajā sižetā aplūkosim, kādas problēmas, ar kurām restorāni saskarās ziemas periodā. Ir iestājies augstais un drēgnais ziemas periods. Cilvēki ielās kļūst ar vien mazāk, un tie labprātāk izvēlas vakarus pavadīt savos mājokļos, nevis doties vakariņot ārpus tām. Samazinoties apmeklētāju plūsmai, restorānu īpašniekiem ir jāatrod veidi, kā turpināt savu darbību arī klusajos ziemas mēnešos. Liela problēma restorānu īpašniekiem ir īpaši mazpilsētās, sagādā atbilstošu daudzumu produktu iegādi un darbinieku noslogošanu. Aicinam iepriekš rezervēt, tas ir viens veids, kā noprognozēt to, un līdz ar to tad mēs varam saplānot to savu resursu. Mazpilsētu restorānam šis laiks ir īpaši grūts, jo mazā iedzīvotāju skaita dēļ ir jācenšas inovēt, lai piesaistītu klients ierasties uz jau apmeklētām ēdināšanas iestādēm. Pēc centrālās statistikas pārvaldes sniegtās informācijas redzams, ka lielākās grūtības restorānu īpašniekiem vēl ir tikai priekšā. Pēc svētku periods janvāra un februāra mēnešos ir īpaši kluss ne tikai ārzemju turistu skaita ziņā, bet arī Latvijas iedzīvotāju vēlme apmeklēt restorānus un turisma vietas ir stipri pazemināta. Latvijā ļoti maz tirgus, ļoti maz cilvēku, un līdz ar to mūsu restorāna ikdienā nav vidēji aizpildīti, un tāpēc mums ļoti sanāk tas, kad ir tādi pīķi, kad ir ļoti daudz darbs, un tad ir atkal kritums, kad ir maz darbs, un tas arī palielina, protams, izmaksas. Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātei Ralfs Šīmans. No 17. oktobra Mežparkā ir iespējams apmeklēt starptautiskās brīvības projektu Gaismas dārzs. Ekspozīcijām, gaismas projekcijām un apgaismojumam skulptūrām izmantots vairāk nekā 500 000 LED lampiņu, kas atdzīvina populāro pasaku Sniegbaltīte un 7 rūķīši. Izstāde darbosies katru dienu 4 mēnešu garumā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas. Katru gadu sagaidot svētkus, pilsētas centrā notiek Ziemassvētku tirdziņš. 2 galvenās vietas, kur var baudīt svinību un mājīgumu atmosfēru, ir Esplanāde un Doma laukums. Esplanādē var apmeklēt Trūsīšu karalisti, baudīt karstvīnu, iegādāties mazas dāvanīs ar Ziemassvētku tematiku, kā arī papriecāties par eglīti un pat pavizināties ar panorāmas rādu. Savukārt Doma laukumā var pilnajā mērā izbaudīt iepirkšanos un iejusties Ziemassvētku atmosfērā dažādās mājiņās ar karstvīnu, talismaniem veiksmei, dažādiem svētku gardumiem, kā arī apskatīt Ziemassvētku eglīti, zem kuras ir iemūžināta silto mirkli pirms jaunā gada. Tirdziņš būs pieejams apmeklētājiem līdz 8. janvārim. Tas šodienas ziņās būs viss. Paldies par uzmanību un jaukus svētkus!